Es runāju par to, kādā veidā palielināt ieņēmumu daļu. Un tas, ka Rīgai kaut kam vajag naudu vēl papildus, man prasa, kur tu jūs Blēškungs ņemsiet tā naudu tām pusdienām un tiem medikamentiem, tiem pensionāriem un tā. Ziniet, tā nauda ir, naudas Rīgai ir ārkārtīgi daudz, tikai vajag izdot nevis dumjā veidā, bet gudrākā veidā. Tas ir tas galvenais noslēpums. Un tad, ja vēl nāk klāt budžeta ieņēmuma daļas palielinājums, un to var palielināt sekojošā veidā, tātad Rīgas budžeta ieņēmuma daļa 80% sastāv no iedzīvotāju ienākuma nodokļa. Tad Rīgas pilsētā ir jācīnās par to, lai Rīgā piedeklarējas tie, kas Rīgā strādā, un tādu sistēmu var ieviest, jo, teiksim, daudzi sabūvēja mājas Pierīgas rajonos Mārupē, un viņi tur guļ, bet brauc katru dienu sievu un vīrs un aukle un bērni uz Rīgu, uz darbu, uz skolu. Tātad viņa nodokļu pienesums tiek tai pašvaldībai. Tātad, ja Rīgā viņam ir priekšrocības, viņš Rīgā deklarētos. Un ja palielina rīdzinieku ienākumus, tad vienu skaitli reizinot ar otru būtiski pieaug budžeta ieņēmuma daļa.